Šodien mēs strādājam Rīgas motoru muzejā. Un Rīgas motoru muzejs ir tradicionālā vieta, kur mums Latvijas siltumgāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība rīko profesionālās pilnveidas seminārus, jo tie ir tāpēc rīkoti šeit, ka šeit ir šī tehnikas vēsture, tehnikas pilnveida un ir šis pamats. Un it sevišķi ir skaists objekts krastiņa mašīna, kas ir man vismīļākais šeit, jo tā apliecina to latviešu inženieru iespējas, kā viņš bija pirms Henrija Forda jau sāc šīs mašīnas ražot, bet viņam šī mašīna neaizgāja tirgu, jo viņam nebija atrisināts apgaismojuma jautājums, viņam sadega lukturi. Un šādā veidā tas viņam padarīja slikti. Tāpēc vajag būt visām, kas ir projektā iesaistīti, viss tam vajag risināties paralēli, kompleksi un ar vienu mērķi. Tāpēc šodien mēs esam kopā šeit ar mūsu partneriem šajā informācijas pārraides un apstrādes laukā, ar Latvijas mobilo telefonu, ar Honeywell, ar attiecīgi visiem šiem iespējamiem lietotājiem. Un šeit mēs skaidrojam un uzsākam jaunu profesionālās pilnveidas ciklu tieši par datu apstrādi, pārraidi, par enerģijas pārvaldību mūsu enerģijas sadales tīklos un ražošanā un arī pie gala patērētājiem. Tā kā mēs aicinu vēl sekot līdzi un turpināt tehniski pilnveidoties. Šodien, pateicoties sadarbībā ar Lafipu, mums bija iespēja pastāstīt par datu platformām, par to, kādi dati no skaitītāja nonāk līdz serverim. Klientam ir iespēja izmantot šos datus tā, kā viņš vēlās. Viņš savāc no skaitītāja, tad atnāk tie dati pie viņa, viņš izanalizē viņus un izmanto savu procesu vadībai. Paldies Lafipai par iespēju šajā pasākumā piedalīties un prezentēt šo kopējo ideju un kopā strādāt. Progress ir milzīgs un ozarē, kur mēs esam, mums ir jāstrādā savā starpā un jāmēģina attīstīties, lai mēs nepaliekam aizmugurē, lai mēs ejam pa priekšu. Un tas, ka mēs digitalizējamies, tas ir normāli. Mēs bez tā neiztiksim, mums tur jāiet. Šodien es pastāstīšu par jauno Narrowband IoT moduli, kas domāts Kamstrup siltumenerģijas skaitītājiem, to uzstādīšanu un ieviešanas pieredzi Latvijas siltuma ražošanas uzņēmumos. Priekšrocība ir tāda, ka nav nepieciešams ārējais barošanas avots, tātad visi datu pārraide notiek ar baterijas palīdzību. Un tātad ļoti viegli uzstādīšana, viss ir nokonfigurēts jau rūpnīcā pie ražošanas procesā. Mēs tikai objektu atnākam, uzstādam un principā tie dati jau nāk uz serveri.